Sveiciens, draugi, šajās svētku brīvdienās. Šodien mēs paskatīsimies izlikumu nākošai nedēļai, un tas mums būs no 18. līdz 24. novembrim. Nu, kā parasti mums 3 varianti, kurus jūs šeit redzat. Tātad pirmais variants, otrais variants, trešais variants. Mēģināt sajust intuitīvi, kurš no šiem variantiem varētu būt jūsējais, nu, un tad skatīsimies, ko mums kārtas rādīs. Tagad skatīsimies pirmo variantu. Pirmā variantā es te skatos, un fonā mums ir 8 kausi, un nedēļas galvenā kārta mums ir 6 zobeni, un abas šīs kārtas runā par situāciju, kad mēs saprotam, ka mums ir jāmaina savs ceļš, jādodas, no tā punkta X, kurā es šobrīd atrodos, es šeit nevaru palikt, man ir jādodas uz priekšu. Un tas varbūt plašākā nozīmē, Kādam tas ir varbūt mentāli, viņš saprot, ka viņš nevar varbūt tā dzīvot kā līdz šim. Kādam varbūt tiešām tas ir kaut kāda fiziskas, tiešām reālas, praktiskas izmaiņas dzīvē, Un izskatās, ka tā situācija jūsu dzīvē jau ir sākusies, Kaut kas tāds, kas jau ir tā kā, jau ir sācies, un arī nākošnedēļ jūs esat iekšā visā tajā procesā, jo abām šīm kārtīm ir vienā, līdzība tajā ziņā, ka viņas runā par došanos prom no kaut kāda punkta, no kaut kādas, iespējams pat kaut kādā ziņā tā ir bijusi kaut kur komforta zona šeit iepriekš, bet cilvēks saprot, nē, es te nevaru palikt, Kādam varbūt tas ir darbs, kur viņš saprot, ka viņš sevi ir izsmēlis, vai vēl kaut kas, vai tas varbūt arī tīri mentālā plāksnē, kaut kādas lietas, kur mēs saprotam, nē, tālāk es tā vairs nevaru, man ir jāmaina kaut kas, vai jāmainās, varbūt pašam, varbūt tas ir arī iekšējas pārmaiņas, Un arī šī nedēļas galvenā kārta, kas mums nākošais nedēļas 6 zobeni, runā par to, ka cilvēks kaut kur dodas, Viņš dodas prom, viņš dodas pāri, teiksim, taro kavā te ir cilvēks, kas laivā dodas pāri upei, vai pa ūdeni dodas, tā teikt, uz labāku krastu, cerībā, ka tur, tā jaunajā krastā, viņu sagaidīs kaut kas labāks, ka tur būs labāk un ka tur būs mierīgāk un tā tālāk, ko mēs katrs savā dzīvē meklējam. Tāpēc, kopumā es domāju, pirmam variantam tāds pārmaiņu laiks. Vai jūs nākošā nedēļa jau nonākat tajā gala punktā? Es domāju, ka nē, ka nākošā nedēļa vairāk asociēsies ar tādu pašu pārmaiņu periodu, tā. Attiecību ziņā arī, bet te varbūt, protams, arī tās pārmaiņas jau būtu pozitīvas, teiksim, ja mums ir bijušas kaut kāds, varbūt ne visai labas situācijas, tad mēs saprotam pēc šīs kombinācijas, ka, nē, tālāk es tā negribu, un es varbūt iekšēji sev pieņemu kaut kādas uzstādījumus vai kaut kādus lēmumus un tā tālāk, lai situāciju mainītu. Tad gan fiziskā, tādā reālā dzīvē tas var jums kaut kā nospēlēt, gan arī tas tie varbūt ir kaut kādas iekšēji sajūtu līmenī, mentālā līmenī, kaut kādas lietas, kas jūs pašus iekšēji maina. Un vēl šie kārtas tīri praktiski var runāt tiešām arī par kaut kādiem braucieniem, ka jūs kaut kur arī dodaties varbūt nākošā nedēļā, par jaunām attiecībām, nesolītu varbūt pēc šīm kārtas, ja kāds taisās varbūt pārtraukt attiecības, tad gan te varētu būt, kad nākošā nedēļā tiek sasniegts tas kritiskais punkts, bet es atkal minēšu, ka tas noteikti nav visiem, ka tas var būt kādam, ja tādas stabilas, ilgstošas attiecības, iespējams, ka jūs tieši šīs te kombinācija runās par to, ka jūs kaut kā virzaties uz priekšu, uz kaut ko vēl labāku, Mēs kaut kā vēl vairāk kaut ko izdaram, pieliekam roku, strādājam pie savām attiecībām, lai būtu labāk nekā līdz šim. Tā. Nedēļas pozitīvs, mums ir ļoti amizanta kārta, šajā kavā tas ir Marseļas taro, un te ir, paskatieties, cik skaists vēlns, ļoti amizants. Par ko, tādā triko, zilā triko, par ko mums runā vēlns pozitīvā aspektā. Zinat kā?
Viena lieta, kas varētu būt, ka cilvēks ir ticis vaļā no kaut kā, no tā, varētu teikt, plašāka nozīmē atkarība, bet tas ir domāts kaut kas, kas mani dzīvē ir sasējis, turējis, nav laidis uz priekšu, un tad šeit mēs varbūt izraujamies, ja, pēc šīm kārtīm un dodamies kaut kur ārā. Tā šī kārts var runāt pozitīvā ziņā, ja. Bet vēl šī kārts arī runā par tādu vispār cilvēka pievilcību un par spēju kaut kā spīdēt un nošarmēt arī pārējos, apkārtējos, ja? Arī tāds aspekts var būt. Un vēl viņi pozitīvi runā par kaut kādiem, nu, teiksim, tādu dzīves, tādu baudu, par dzīves, jā, tādu baudu un par tādiem zemes priekiem, tādām lietām varbūt nākošu nedēļu ar to. Nu jā, kaut kāda ballīte varbūt tāda baigā. Nu, rekur, te mums arī padoma kārts 3 kausi, ja? Nu, lūk, tas mums ir pozitīvs. Negatīvā mums ir 10 pentakļi. Nu, kas te var būt negatīvā? Nu, tas var būt kaut kādas situācijas, kas ir ar materiālām lietām vai, piemēram, ar nekustamā īpašuma jautājumiem. Nu, te varbūt kaut kas tāds, kas, nu, ka varbūt lietas neiet kā gribētos, jā. Kārts arī runā par ģimeni, jā. Varbūt, nu, kaut kādas situācijas varbūt ar ģimeni, kur ir, nu, kaut kādas problemātiskākas, kur kaut kas ir jākārto, jārisina un tā. Nu, jā. Padomu kārts 3 kausi. Mums runā par to un aicina mūs būt kopā ar cilvēkiem, svinēt dzīvis, atrast prieku, būt optimistiskiem, ja? Nu, priecāties par dzīvi. Nu jā, kā jau teicu, būt kopā ar tiem cilvēkiem, ar ko mēs labi jūtamies, nepalikt vienam, ja? Meklēt, būt ar draugiem, būt ar ģimeni, būt ar līdzīgi domājošiem un tiešām, nu, svinēt dzīvi. Mums taču nākošu nedēļu galu galā ir rītdien, mums ir svētki, ja? Nu, varbūt tiešām sanāk satikties ar kādiem tuviem cilvēkiem un tiešām arī patīkam pavadīt laiku. Nu, šāds izlikums pirmam variantam. Tagad skatīsimies otro variantu. Re, kā otram variantam arī 8 kausi, kas mums bija pirmā variantā, gan citā pozīcijā. Nu, te varbūt daudziem tāds kaut kāds pārmaiņu laiks vai tāds pārmaiņu noskaņojums šobrīd. Par ko mums runā otram variantam šī kārts? Nu, vispār 8 kausi runā par to, kā jau es pirmam variantam varat paklausīties arī stāstīju. 8 kausi runā par to, ka cilvēks ir gatavs atstāt kaut kādu komfortablu vidi, komfortablus apstākļus, saprotot, ka, nu, viņš no tā ir izaudzis un ka viņam ir jādodas tālāk. Ja, ka viņš vairs tur nevar palikt. Bet, diemžēl, kas pats par sevi nav slikti, protams, tas ir labi, ja cilvēks virzās uz priekšu, un, protams, viņam ir varbūt grūti to savu komfortablo vidi atstāt, un šeit mēs to redzam it īpaši izteikti, ja, jo te tā kārts, viss tas fons ir, nu, tāds, viņš nav tāds baigi priecīgs un baigi optimistisks, nu, diemžēl, kaut kā iespējams jums tas noskaņojums nav tas pats labākais šobrīd. Iespējams, tas ir saistīts, jo te fonā jums ir zvaigzne, varbūt kaut kādas jūsu gaidas vai cerības nebija piepildījušās vai kā, ja? Un, nu, tad jūs esat tādā noskaņojumā, saprotot, ka palikt es īsti nevaru tur, kur es esmu, bet man ir jādodas prom, bet uz kurieni, kas būs, kas ar mani būs, šobrīd nekāda īsta skaidrība arī nav. Nu, vēl te var būt stāsts par to, starp citu, jo te mēs redzam lielu pilnmēnesi, mums tagad tieši pilnmēnes laiks, un vispār varbūt jūs esat no tiem cilvēkiem, kurus ietekmē šīs lietas, kas notiek debesīs, ja, un šīs pilnmēnesis arī varbūt kaut kādā veidā jūs te ir bišķiņi ietekmējis un iedevis tādu vēl papildus tādas melanholijas devu. Jā, nu atgriežoties pie šīs kārtas nozīmes, tad
tātad iekšējas vai ārējas pārmaiņas, vai nu cilvēks, ko es jau ar iepriekšējām variantām teicu, vai nu tās ir iekšējas sajūta, kad man ir grūti un žēl atstāt to, bet es jūtu, ka man ir jādodas uz priekšu, ja? Un tas ir, kā es arī iepriekšējām variantām teicu, vai no kaut kādas mentālā līmenī, nu kaut kādas lietas, ja? Vai tas arī tīri fiziskā līmenī varbūt, ka jūs saprotat, ka jums ir jāiet no vecā darba prom vai no kaut kādām, varbūt kādam kaut kādas destruktīvas attiecības, tad jūs saprotat, ka jums no tām ir jāiet prom, nu, tam līdzīgi, ja? Tā, nu jā, jo kaut kāda harmonija šai brīdī trūks cilvēkam. Varbūt tad es uzreiz pie negatīva un pēc tam par pozitīvākām lietām, jo viņas arī jums ir nākošu nedēļu, nu jā, un arī 5 kausi. Arī šī kārtas runā, tad bišķiņ ar tādu depresīvu pieskaņu, te mēs jau redzam, cilvēks tāds galīgi tāds sakreņķējies, ja, izlietiem kausiem, un nepavana, ka viņam ir vēl šie pilnie kausi, un ka lietas nav jau, nu, tik ļoti sliktas, kā viņam šai brīdī liekas. Ja? Varbūt tiešām jūs šobrīd esat uz kaut kā tāda ļoti emocionālā tādā stāvoklī un tiešām jums liekas, ka viss ir slikti. Ja? Arī šī kārtas par to runā. Viņi par tādu, nu varbūt tiešām ir bijis kaut kādiem zaudējumiem, tas varbūt ir bijis saistīts. Ja? Vai kā jau es te teicu, kaut kādas gaidas, ilgas cerības, varbūt nu, nav noticis tā, kā jūs sagaidījāt. Nu, un tad tā dūša papēžos. Ja? Un tad mēs jūtamies sašļukuši un viss ir slikti. Nu tā, bet labā ziņa. Mums ir pozitīvā, mums ir vecākais arkāns muļķis. Tā kā mums viņš ir pozitīvā, tad te nebūs stāsts par to, ka jūs kaut kādas muļķības sadarīsiet, bet tieši otrādi stāsts būs par to, ka jums dzīve varbūt piespēlēs kaut kādas situācijas vai būs kaut kādi tādi mirkļi, momenti, kas jūs tā kā aicinās rīkoties, nu, kaut kā varbūt pārgalvīgi vai nu, ne tā, kā jūs, teiksim, esat pieraduši, ja, vai kaut kādas, nu, izdarīt kaut kādas tādas, kā saka, trakas varbūt lietas, nu, kaut kādā mērā, ja, bet šī kārta saka, paļaujies uz savu intuīciju un nebaidies riskēt, jo varbūt tiešām dzīve jums, nu, kā kompensācija par šo te visu piespēlē kaut kādas tādas, nu, negaidītas, ja, un tādas patīkamas kaut kādas situācijas, un tad vienkārši grābiet ciet un nelaižat to garām. Jo redzat, šī tomēr, uz šī te fona, šī ir saulaina kārts, gaiša kārts, ja? Nu tā. Vēl, starp citu, šī kārts arī par bērniem var runāt. Nu, parasti par tādiem mazākiem bērniem, varbūt bērni jūs kaut kā iepriecinās, ja, un uzlabos jūsu garastāvokli, ja? Nu tā. Jā, nu, un kārtas padoms mums ir Zižļu karalis, nu, pilnīgs pretstats šiem abiem personāžiem, jo viņš ir pašpārliecināts, viņā ir enerģija, tā ir uguns stihija, viņš zina, ko viņš grib, viņš nebaidās pieprasīt to, ko viņš grib, un viņš nebaidās rīkoties, ja? Tā kā tas jums ir arī kārtas padoms, pat ja jums šobrīd ir tā, kad esat dēļ kaut kā sašļukuši vai, nu, nejūtaties, ja? Tā kā gribētos un neredzat to gaismu tuneļa galā, ja jums tiešām pagadās kaut kāda interesants piedāvājums, interesanti iespēja, ja, kas jums pat kaut kur var likties, nu tā tak ir avantūra, apdomājiet labi, varbūt tas tiešām ir kaut kas labs priekš jums, un varbūt tieši tas, kas ir vajadzīgs, lai jūs izrautu no kaut kādas tādas, nu tādas apceres stāvokļa, ja. Un tad pēc šī kunga padoma rīkojamies pašpārliecināti, rīkojamies droši, nebaidamies rīkoties, ja? Tā teikt, iztaisnojam muguru un galvu augšā. Nu, šāds izlikums otram variantam. Es vēl nepieminēju, bet gribu pieminēt, te kā padoms varbūt arī aicinājums vērsties pie kaut kāda ietekmīga vīrieša, ar kura palīdzību jūs varat arī kaut kā savas situācijas vai savas lietas risināt. Viņš jums var palīdzēt. Parasti šis ir tāds, nu, biznesa cilvēks no tādas aktīvās vides, ja? Nu, tā kā skatāties, ja ir jūsu tuvumā kāds šāds cilvēks, ja viņš jums piedāvā palīdzību, vai jums ir iespēja viņam šajā situācijā, kurā jūs esat lūgt palīdzību, darat, viņš jums tiešām varēs arī palīdzēt. Tas nu gan, tagad nu gan viss otram variantam.
Tagad skatīsimies trešo variantu. Nu, kā jūs šeit redzat, ir interesants izlikums trešam variantam karalis, karalis, karaliene, karaliene, un te arī uz padomu kārtas ir vecākais arkāns saule, un te arī ir bērna figūra. Ja? Tātad būsiet starp cilvēkiem. Par vientulību nākošu nedēļu sūdzēties, domāju, nevajadzēs jums. Nu tā, nedēļas galvenā kārts ir pentakļu karaliene, kura ir mierīga, praktiska, saimnieciska dāma. Ja skatās sievietes, šī kārts var runāt tieši par jums, kā norādīt uz jums, ka jums šī nedēļa paies tādā rosoties ar kaut kādām saimnieciskām tādām lietām, ja. Viņa varbūt, protams, arī biznesa dāma, viņa varbūt, starp citu, arī grāmatveži iet zem šīs kārtas, tad cilvēks, kas ir tāds praktisks, realistisks, un arī viss tā nedēļas darbošanās ap to varētu būt saistīta, ja. Bet šī kārts var norādīt arī uz, teiksim, mammu, kas dzīvo mājās ar bērniem, un arī kārto visas mājas lietas, saimniecības lietas un tā. Viņā nav tik daudz emociju, cik viņā ir šis te zemes stihijas praktiskums, ja? Tāda praktiska saimnieciska pieejama lietām. Ja skatās vīrieši, tad šis var norādīt uz sievieti, vai tā ir partneri vai sieva, ja? Vai varbūt kāda, teiksim, sieviete, pie kuras nu, jūs vēršaties nākošnedēļ. Kā es minēju, ja tā varbūt arī kāds padomdevējs jums kaut kādos finanšu jautājumos, grāmatvedības jautājumos un tam līdzīgi. Ja? Nu tā. Nedēļas pozitīvs. Mums ir pentakļu karalis. Tad kaut kādas labas lietas mums nāk caur pentakļu karali, un vispār es redzu, ka fonā arī jums tomēr ir kaut kur tas emocionālais atbalsts no vīrieša. Tas varbūt jūsu partneris vai kāds cits jums tāds, nu, kā emocionāli tuvs cilvēks, kas jums ir, nu, sniedz tādu kā atbalstu, un jūs tā komfortabli varat arī justies. Nu, lūk, atgriežoties pie pozitīva, kas šeit mums varētu būt, it īpaši tandēmā ar šo te pentakļu karalieni, šis pentakļu karalis var mums norādīt uz to, ka jums nākošnedēļ ir kaut kādi veiksmīgi darījumi, kas ir saistīti ar materiālas dabas jautājumiem. Piemēram, tie var būt kaut kādi lielāki pirkumi, priekš mājas, priekš saimniecības, ja? Jo viņi ir tā saimnieciskā dāma mums. Te var būt runa par nekustamā īpašumu pirkšanu, pārdošanu, un tie būs veiksmīgi darījumi, ja, jo kārts mums ir pozitīvā. Te var būt runa par kaut kādiem darījumiem bankā, kas arī būs pozitīvi. Šī kārts var arī norādīt uz kādu speciālistu, piemēram, nu, mākleri vai baņķieri, ja, caur kuru jums tiešām izdosies realizēt kaut kādas tādas praktiskas un tādas veiksmīgas lietas un veiksmīgus darījumus. Un tā. Nedēļas negatīvs mums ir kausu karaliene. Nu, pretstatā pentakļu karalienei, kur ir tiešām tāda pragmatiska, mierīga, tad šī te kausu karaliene, tīpaši negatīvā pozīcijā, nu, mēdz būt emocionāla. Un viņa, pat cik mums ir negatīvā pozīcijā, viņa var būt vietā un nevietā emocionāli, ja? Nu, ja šī kārts norāda uz jums, tad varbūt pastāv risks, ka iespējams, piemēram, jūs nogurdinās tie daudzie cilvēki, ar ko jums nākošnedēļ nāksies saskarties un miedarboties, un jums vienkārši kaut kādā brīdī uzdod nervi, un jūs tur, nu, pāršaujat varbūt ar emocijām, ja? Tā. Vēl te var būt stāsts, ka tā ir kaut kāda sieviete jūsu dzīvē, ja? Ar ko nākošnedēļ sanāk kontaktēšanās, un no kuras ir kaut kādas ļoti, ļoti daudz, un varbūt ne visai tādas konstruktīvas emocijas, ja? Nu tā. Vai vienkārši kāda ļoti emocionāla persona, ja? Jūsu dzīvē nākošnedēļ. Nu tā. Padoms mums ir vecākais arkāns saule, un par ko viņš mums runā? Pirmkārt jau redzat šajā kārtī, cik bērns ir pašpaļāvīgs, cik viņš ir drošs, cik viņš ir priecīgs, un tā viņš dodas uz priekšu ar savu te sarkano karogu, ja? Bet es domāju, arī šai karalienei un ar šī te pentakļu karaļa atbalstu pašpārliecinātības pietiks nākošnedēļ, ja? Par ko vēl šī kārts var runāt? Viņa var runāt tiešā veidā arī par bērnu jautājumiem, jo arī šai karalienei ir bērnu jautājumi aktuāli, ja?
Tad pievēršaties, varbūt ir kaut kāds jautājums saistībā ar bērniem, ko jums vajadzētu nākošanai darīt, vai risināt, vai kārtot. Tas ir viens. Un tad vēl šī kārts arī runā par, viņa runā arī par situācijas tādu izgaismošanos, jā. Bet atkal, arī Pentakļu karalienē ar to nav problēmas. Viņa nepieņem lēmumus un nerīkojas, ja viņai nav skaidrība, ja viņa neredz visu bildi, tā teikt, skaidri, un ja viņai ir kaut kādas šaubas, ja? Un tad vēl šī kārts var runāt, tā kā aicināt arī doties kaut kādos braucienos. Ja? Ja mēs tā tīri praktiski skatāmies, arī tā var būt, ka tie var būt kaut kādi braucieni, kā kārts padoms, jā, varbūt tā kā, ja jūs kāds kaut kur aicina, tad varbūt šis te Pentakļu karalis ar to jauno mašīnu, ja, kas zina, ko iespējams, jā, ja te varbūt arī tāds, varbūt jūs kādus mašīnu nopērkat, jā. Tā kā pērkat un braucat. Tāds ar nelielu humoru devu, bet tāds bija izlikums trešam variantam. Ceru, ka visiem būs jauka nedēļa nākošā nedēļa. Mums ir svētki rīt. Apsveicu visus ar svētkiem. Un paldies, ka skatījāties, un tad tiksimies atkal kādā no nākošajiem izlikumiem.